Sveiciens visiem adekvātajiem ļaudīm manā kanālā. Šodien kārtējo reizi rubrika analogais audio. Nu ko? Man te ir atnākusi paciņa no frīkiem. Tā ir tāda kompānija, kas tirgo magnetofonu lentus. Nu, ir baltie cimdiņi. Tad jau kaut ko jums parādīšu. Tā esam vaļā. Un skatāmies, kas tad mums te ir. Un mums te ir. Tā, sāksim ar kaut ko vienu. Nu, kā jau jūs esat pamanījuši, es te esmu iegādājies daudzas, jo studijā rakstīts lents, kam nav ievadlents, jeb rakordi. Nu jā, un tā sanāca, ka ir beigusies otrās puses lenta, ievadlenta sarkanā. Nu, nācās pasūtīt. Labi, es ar cimdiem šito vaļā nedabūšu. Parādīšu. Nu, šī tāda te ievadlenta 250 metri. Tā ir uz 1/4 colu. Jā, runājot par lenšu platumiem, es jau esmu kadreiz pieminējis, ir 1/4, ir puscola, cola, 2 colas. Nu, tā kā parastam šitiem magnetofoniem ir 1/4, tas ir kaut kāds 6 mm. Nu, tad, kad jūs kaut ko pērkat, tad jūs zinat, kad ir. Jā, nu šitas nav ērts variants. Man bija viens zaļā ievadlenta arī uz priekšnaba adapteru serdeni. Es viņu uztinu uz vienu parasto spoli zaļo, un tagad es šito ar tāpatās uztīšu uz parasto spolu, un cik man vajag, tad es paņemu nost, nogriežu. Nu, tā kā tā, nu jā. Un tā kā es sūtīju ievadlentu, tad kaut kas jāpasūta vēl ir. Nu, tad es vēl pasūtīju vienu pankūku. Nu, tāds iepakojums ir RTM. Francija, atkal kārtējo reizi, made in France. Nu jā. Un šitan te ir LPR 90 uz nabu. Tā arī ir. Un te ir 1/4 colas IN. Nu, tā kā tā. Un, ja ir iespēja, tad, nu kā iespēja jau droši vien ir vienmēr, bet ko es vēlējos šoreiz pateikt? Jā, es nepirku šoreiz LPR 35, bet LPR 90 ir arī kaut kā 911, tā ir mazliet dārgāk, bet LPR 90 es jau kaut kad iepriekšējos savas video teicu, ka priekš šitiem magnetofoniem ir labāk 90. Ja ir tāds vidējas klases, tad var arī LPR 35, jo 35 principā standartā visur nāk. Nu jā, stāsts nav par to, stāsts ir to, ka ja ir iespēja, ja ir mājās lielais magnetofons vai kādam paziņam, draugam un arī ar nabu adapteriem, tad izdevīgāk ir pirkt pankūku. Te ir 1100 metri, kam ir 18 centimetrīgās spolas. Tie sapratīs, ka izdalot uz 2 ir 550, un tas sanāks stipri lētāk. Tiešām stipri lētāk nekā pirkt 2 18 uz plasmas spolēm. Labāk ir paņemt šitādu un uztīt uz 2 spolēm. Spolas jau parasti mājās mēdz būt. Kas ar to nodarbojās? Tad, protams. Nu, tā kā tā. Tā kā šis tāds neliels pirkumīčs atkal ir. Nu, būs atkal kaut kas, ko parādīt jums, parādīšu atkal. Tā kā lai visiem izdevusies diena, mierīgs prāts un uz redzēšanos. Tā.